Jau, what's up? Atkal esmu Trokšņainās Daugavas krastā. Tur pelēkā Rīgas ikdiena. Aiz muguras ir mūsu gods un lepnums to. Tas nozīmē, ka atkal es biju uz Delfiem un atkal es esmu dabūjis balvu no Delfiem. Šitāds ten portfels. Pirmo reizi, kad es šeit biju, es dabūju ārējo cieto 500 gigabaitīgo. Tad es gribēju atnākt, apsēsties šeit, tajā uz šitām trepēm pie paša Daugavas, bet tad nevarēju, jo tad bija baigais sniegs. 2011. gadā, līdz 12. vēl joprojām Rīgā, Daugavas krastā ir redzams šāda simbolika sastopjām. Tas vispār neskaitās kaut kā pretlikumīgi vai kaut kā tam līdzīgi, kāds nezinu. Kompārā tagad nevilkšu. Daži no jums viņu varēs apskatīties klātienē, daži no jums viņu lietos. Proti 5310 smadzene, bāze un mūza. Aizies koms viņas lietošanā, tā kā lūdzu. Runājoties ar Jānu Lāci no Delfiem, viņš ir tas, kurš apstiprina visas tās Delfa atsaliecinieku reportāžas. Un viņam tas viss sviests ir katru reizi jālas visu cauri. Tā drusciņi man viņš pat ir žēl. Runājoties, viņš teica, ka manējās reportāžas izceļoties uz pārējo fona ar to, kad ir rakstos un reportāžās ir jūtama tāda žults iekšā. Un viņš teica, lai to žulti gāž ārā, lai, kad nevajag rakstīt, taisīt tādus tukšus rakstus, bezpersonisks, kad vajag, lai jūt to cilvēku sāp, bet tas arī viena loģiska iemesla dēļ. Viņam vajag, lai raksts ir skandalos, lai viņu lasa, lai cilvēki tur saciepjās un komentē. Un rakstam ir daudz skatījums, liela statistika. Tas man likās tā baigi jokaini. Domāju, ka viņš teiks kaut ko citu, kad varbūt nevajag vai tā, bet viņš teica, kad vajag, lai ritīgi dod iekšās. Par riteni, tiem, kas nezin, man ir vēl viens velovloga kanāls. Ielikšu anotāciju kaut kur stūrī, kur bija plānojis likt vidaks no visādiem veloceļojumiem. Tagad ir rudens, pirmā sezona beigusies. Pirmā sezona nesanāca tāda, kāda es biju domājis. Cerams, nākamā sezona būs interesantāka, bet tas, kad ir beigusies sezona, nenozīmē, ka beidzās lietas tanī kanālā. Tagad pa ziemu taisīsim vēl vienu riteni augšā, kaut ko līdzīgu šim. Tā kā, ja gribat sekot, kā top velosipēds, tad spiediet uz anotācijas un nokļūsiet tur.